Kā Kalevipojīgs dabūja sev zirgu. Kalevipojīgs gribējis dabūt sev zirgu, bet nekur nav atradis tik stipru kustoni, kas būtu varējis viņu panest. Reiz viņš sastaps kādu vīru no Hijumā salas, kam bijis labs, stiprs zirgs. Kalevipojīgs uzlicis roku zirgam uz skausta, saka, vai zirgs varēs ar viņu panest. Bet tikko viņš uzlicis roku uz skausta, tā zirgs sabrucis uz ceļiem. Par to Kalevipojīgs teicis, tas lopiņš mani vis nejaudās nest. Tas jau zem manas rokas vien brūk kopā. No Hijumā Kalevipojīgs devies uz Sāmsalu lūkot, varbūt, ka tur varēs atrast tādu zirgu, kas spēs viņu panest. Izstaigājis Sāmsalu no viena gala līdz otram, bet arī tur tāda zirga viņš nav atradis. Nācis tad īgnu prātu uz lielo zemi. Saticis te kādu vīru, kas zinājis viņam stāstīt, ka velnam ellē esot labs zirgs. Spēcīgs zirgs, tas gan laikam jaudāšot šo panest. Pēc tādas runāšanas Kalevipojīgs gājis uz elli skatīties. Velnas zirgs tik tiešām bijis labs un spēcīgs miesā, un kad Kalevipojīgs uzsēdies viņam mugurā, tad mugura tikai mazliet salīgojusies. Velns lāgā nav gribējis to zirgu pārdot, bet kad Kalevipojīgs piedāvājis viņam krietnu maksu, tad beidzot tomēr pārdevis nost. Kad nu Kalevipojīgam bijis pašam savs zirgs, viņš gājis ar zirgu art. Par aršanas vietu izvēlējies lielu, biezu egļu skupsnu. Ar vienu roku turējis arklu un zinis zirgu, ar otru plūcis no zemes eglis, gluži kā būtu tās kādi kāpostu stādi. Vagas, ko Kalevipojīgs te reizē izdzinis, bijušas kā kalni.